Vīgans, tavi pirmie soļi uz šīs zemes aizsākās pirms 60 gadiem, 20. septembrī, Gārsenes pusē, Gēdāna mājās. Par tevi priecājās māmaļa un tētis. Kopā ar tevi bērnības ķildās un nerādnībās, kā arī darbos, bija tava māsa Aina, brālis Tāvis. Tava bērnība nebija tāda, kā tagad bērni mēdz rakstīt sacerējumos. Tavai bērnībai bija rudpuķu smarža, bija medus garša un zilas meliņu acis. Tavā bērnībā bija ļoti, ļoti daudz jāstrādā. Jau no mazām dienām un tā veselus 5 gadus ganu gaitas. Droši vien tev vēl prātā pirmās skolas dienas, atceries solītis sīgs un soma šķiet smaga, bet māmuļa un māsa soļo tev blakus un smaida, un viņu klaustas tik mīļas un siltas kā vasara. Atceries, dzeltenās lapas zem kājām čukstēja pasaku, to no vismīļākās bilžu grāmatas. Atceries, vēlāk uz taciņas sasniega sniegi, pārslām tik baltām un tīrām, kā bērnības sapņi. Atceries, gadi jums nepamanīja spārņus un aizsteidzā projām kā putni gar logu. Un vai var iedomāties jaunību bez dziedāšanas prieka, bez nebēdībām un humora? Un tad puisis ierauga viņu, savu agrāk varbūt lāgā neievērotu, un jaunā skaistumā viņam atklājas putni gaisā, purenes pļavās un bērni piekalnēs. Ienāk viņam bez vārdiem, bez teksta, ienāk mīlestība. Mīlestība, dziesmas ielīgota, uzplauks kā ūdensroze vasaras rītausmā. Te nu tā vienmēr bijusi līdzās, dzīves biedre Vera. Bet nevienmēr, ejot darba solī un vadot kolhozu, ir atlicis daudz laika būt kopā ar bērniem un mazbērniem, mācīt viņiem priecāties par ziemas smiekuteņiem, pavasarī laukstošiem vēzdiem un rudens lapu zeltu. Bet visai dzīvē tauri skan siltenākais no visiem vārdiem – darbs. 33, pat vairāk nedaudz, ilgus gadus, slapji rudeņi, miesa ar sausām vasarām, prieks par izaudzēto un klētīs sabērto, bēdas par uz lauka palikušo. Kādi bija šie gadi? Dažādi, ļoti dažādi. Sākums bija ļoti grūts, to atceras visi kolhoznieki. Tad tāds neliels uzplaukums, kad vēl jau Daugavpils rajonā skaitoties, kad labāki gadi bija ar šķirnes lopu audzēšanu, bija vairāk graudu saražot, piena izslauks, bet tad atkal kopudi tika savienoti un jāķipurojas bija uz augšu no jauna. Saliec gadus vienotram blakus, atskaties, vai gājums nebija velts. Ilgi mini līču, loču tapu, meklējams to neatrasto apu, kurā sirdī lielu spēku smelt. Nu kas ir darbs? Pats tu, pats es. Darbs, piedzimstot, tiek līdzi dots, kā divas rokas un kā sirds. Darbs tevi dzen, darbs tevi dzeļ, darbs tavos nervu galos trīc, darbs bērnam dzimstot, piedzimst līdz.
Gadi tev pāri iet, un tu soļo gadiem pāri. Un reizēm nobrīnies pats, pēdas dziesmu. Vai tās pie mākoņa malas kāds kāris? Jo pārdrošāk pēdas dziļumā sviest, jo krāšņāk tās dzied. Nasta plēkos mums smaga, gadi steigties jums nevajaga. Laime nesakrājās jūsu skaitļu grēdās. Paiet ziema, salmas arī, ziedi atkal atsāks plaukt. Tikai dzīves pavasarī otru reizi neatsaukt. Gadu skaits tik nemanāmi, cits aiz cita virknē iet, un tev šķiet tik neticami, ka jau klāt ir 60. Tas nekas, lai gadi skaitās, sirdi viņa nespēja mākt. Tavas dzīves dienu gaitās pagrumam neienāk. Lai vēl ilgus gadus sevi strādāt, mīlēt, dziedāt, smiet, lai vēl dzīves rudens arī skaisto dienu kalnā iet. Šovakar šajā lielajā jūsu dzīves jubilejā jāsveic visa rajona vārdā. Jūs esiet ilgadējākais saimniecības, tātad jāsaka liels saimniecības vadītājs, jo tagad jau mums arī ir radušās mazās saimniecības, zemnieku saimniecības. Šajā pārmaiņu laikā mēs gan vēl neesam tikuši pie jauniem godarakstiem, bet jāizmanto vecais godaraksts, jo šis ir rajona lielākais apbalvojums. Tādēļ atļausiet nolasīt. Tautas deputātu padomes izpildu komiteja ar 1990. gada 25. septembra lēmumu numur 289 apbalvo Vīgantu Pēterdēlu Geidānu ar godarakstu par ilgadēju darbu un aktīvu sabiedrisko darbību. Saimnes deputātu padomes vārdā, labu veselību vēl un palīdzību šai lielsaimniecībai. Vārds pārstāvjiem no Agrorūpnieciskās apvienības Jēkabpils. Gadi ir nākuši, katrs viņš ir bijis savādāks, un nekad lauksaimniekam nav bijis vienāda rudeņa, nav bijis vienādas vasaras, un arī jums ir nākušas gan labāki gadi, gan arī sliktāki, bet tas ir devis jūsu sirdī, gan jūsu dvēselē, ir devis bagātību. Un es domāju, ka jūs vēl variet ilgus gadus dot saviem līdzcilvēkiem šo bagātību un palīdzēt arī, kā var teikt, savai saimniecībai, tā ir, protams, tikai ar jūsu. Un ar Dainas Avotiņas vārdiem es jums gribētu teikt, tagad es mirkļu stāvu kā sēklu drīkst kaisīt tikai auglīgā zemē. Kad man mūžu nokļaus, tad nebūs jākaunās, dzīvē atstāšu tikai tīrus graudus. Veselību, visu to labāko. Atļaujiet mums, Agrorapvienības Jēkabpils vārdā un Agrorapvienības draugu vārdā sirsnīgi sveikt jūs lielā jubilejā un novēlēt ilgu tarpu mūžā. Paldies par darbu. Vienmēr ierīdnāku. Vārds vietējai valdībai, Asares ciema, Asares pagasta izpildu komitejai un tautas deputātu padomei. Ir dzīvot vērts, jau uz zemes paliek pēdas, kas dziļas un redzamas, ka tavam darbam un pūliņiem, kā dižam ozolam, gadsimtam. Ir gadi. Tos aizturēt nevar. Vējš pamazām sejā rudenī pūš. Bet sirds, kura deva un deva, kavējas atmiņās, jo darbā ir pagājis mūžs.
Pavasarī nomaina vasara, un tā šķirti vīsa, ka paskaties visapkārt un redzi, jau pīlāžogas sāktojas, jau sāk dzeltēt kokiem lapas, un tālumā aizries gaiputnu kāsas, jo klāt ir rudens. Tāda pati arī ir cilvēka dzīve. Vējas pārmiem aizskrien, skaistā bērnība un bezrūpīgā jaunība, aiziet dzīves spēka gadi, un viņu vietā paliek cilvēka mūža lielākais guvums – darbs. Tavi gadi vīgam nav pagājuši garām. Ir katra drova šajā ciemā tevi zināma, ir katra taciņa tevi iznīta. Tavi gadi arī tev nav gājuši garām. Ir katrai grumbai tavā sejā ir bijis savs stāsts, ir katram sirmam matam ir bijusi sava bēda. Un šovakar, tādā lēnā, rudenīgā pievakarē, kad tik čigāniski skaisti nokrāsojušās dabā ir kļavas, mēs esam te kopā sanākuši šajā mazajā vasaras klubā, lai godinātu tavu darba mūžu. Paldies tev par darbu, paldies tev par darbu, ko ieguldīji būdams rajona padomes deputāts visu laiku, kopš sākot savas darba gaitas, strādājot ciembadomē par ciembadomes deputātu un izpilkomitejā par izpilkomitejas locekli. Personīgi tev paldies par padomu, kuru esmu tik bieži pie tevis griezusies. Paldies par to, ka tu atradi laiku savā darba steigā, atnāk te pie saviem kolkaza mazajiem bērniem, pabūt viņu bērnības svētkos, pabūt savu ciema jauniešu jaunības svētkos. Paldies tev par darbu mūžu. Lai tev ir laba veselība, lai tev ir bagāts rudenis. Un tagad dosim vārdu tavas vīgan bērnības zemes pārstāvjiem, kaimiņiem mūsu garsaniešiem. Cienījumam vīgani, jums kāds saka kaut ko necistami. Nekas nav mainījies. Ir tikai 60 ziedoņi pavadīti. Saņemti 60 vasaru plīti, izdeguši 60 rudeni sākti, 60 ziemām atvērti kupeņu vārti. Nu atkal esam vārpa slavības tīrumos, un atkal zied pavasars dzimtenes ozolos. Un jūs, kā sanoša bite viršu zarā, esat dzīves un darba un nemiera garā. Un tā dzīvē jau ilgus gadus tavu saimniecību mēs bijām ielēkuši. No ziemeļiem Aknīste, tur, kur saule lec Rainis, un no Leišmales puses no Bajāriem Gārsenēm. Un varbūt tāds ielēkums vienotru tev sirmu matu ir pataupījis. Piemēram, brauc Ungurs vai ne, piebrauc Gārsenē, apskatās tās lielās nekārtības, ja, un nepietiek laika vairs aizbraukt uz Asariem. Un tā šodien tavā lielajā svētku dienā mēs tāpat esam ielēkuši un gribam tevi apsveicot, novēlēt stipru vēl veselību, ilgus vēl padomus un garus, un varbūt apskatoties šo rudenīgo ainavu atceries arī vajādus kādreiz. Tavus bērnus, kolhoza bērnus, kuru tu visus gadus esi vadījis, ir audzinājuši
Rubiņu skolas skolotāji, šī skola. Šovakar arī viņi ir pie mums. Lūdzu. Pajos 60 gados mēs jums vēlam labu veselību, 9 vīru spēku. Tas nekas, ka šodien jums sarmamiets matos, taču sirdi no tā mēs vēlam jums pasargāt. Jau no MTS laikiem, un tā visus 33 gadus, un vēl dažas nedēļas atpakaļ, tev vienmēr ir bijis jālūdzas, jāprasa, jārājas mūsu rezerves daļu gādātāji lauktehnikā. Bet tomēr pēdējos gados es domāju, ka ir panākts izlīgums, jo viņi ir mūsu šefi. Lai saulē ilgi staro, kaut matos krīt, negūst gadu sniegs. Lai negūst rokas, darbu darot, un zīti neties radīšanās prieks. Šefi sveicu to, ka jums ir lielā jubilejā, un vēlāk jums no sirds labu veselību un ilgas gadus dzīvos. Tava specialitāte ir agronoms, un tāpēc varbūt pirmajam vārds apsveikumam no Kokuna alkopības iecirkņa kolektīva. Lūdzu. Un mehanizatori. Tevi dienas sarunājas, labs padarītais tevi teica, kā dārgakmeņa gadu krājas, un tevis apstājas un sveic. Lielajā 60 gadu jubilejā atļaujot apsveikt no agronomiskā dienesta mehanizatoru speciālistu kolektīvu vārdā. 60 jau nenozīmē, ka ir nodzīvots viss, novēlēsim vēlreiz 60. Vārds kompleksa Lielfermas, piedodies, tas kompleksa nav, vai Lielfermas Birmalas kolektīvas. Lūdzu. Tā tuvākā un tā lielākā ferma ir bites, un viņi jau laikam ir tie, kuriem, ja nu citiem nestrādā telefons, bet tie varbūt neatnāk, bet bites jau laikam apciemojušas visbiežāk. Vārds bišu kolektīvu. Cienījamo jubilēju,
Atļaujiet jūs šovakar tā uzrunāt, neteicām tā. Mēs esam neliela grupiņa no mūsu trako nemierīgo bišu kolektīvu sievām, kuras esam atnākušas šovakar jūs novēlēt daudz mīļu sirsnīgu novēlējumu. Un esam secinājušas, ka jūsu dzīve ir bijusi kā liela ziedoša pļauja, ar daudz dažādiem ziediem, gan saldiem, gan rūgtiem, gan skaistām lecīgām vietām, purvainākām, sausām, skaistiem kokiem, visādi skaistām, labāk un valtām un nevaltām dienām. Un mēs jums gribētu novēlēt labu veselību pirmkārt, kā līdz šim jūs esiet darījis, jo tas mums ir devis ļoti lielu enerģiju un arī tādu varbūt spēku lielāku darba prieku, jo no jūsu puses mēs netikām nekad aizmirstas ne priekos, ne arī bēdās, cik tas ir bijis. Un parasti jau, nu kā, bet mēs gribam jūs turēt šoreiz pie vārta. Un liksim izbaudīt jums to, ko jūs esat mums daudziem mūsu kolektīva locekļiem, un vispār kolkas biedriem teicis, ka jūs dāvājat pulksteņus, kuri gadus skaita atpakaļ. Reizēm vakars ir skaistāks par rītu, saule rietot, daudz vēlāk vēl starot. Atnākot diena ar cerībām pilda, aizījot sirdi ar gūmu silda. Vigantam Geidānam 60 gadu jubilejā kompleksa Vitības kolektīvs. Par grūtu, skaistu darbu, kas vēl ir nepaveikts. Sveicam jūs sirsnīgi lielajā dzīves jubilejā, vēlam veselību, stipru kā klints un makā ikdienā ne mazāk kā 100. Tie lielākie un mīļākie visu laiku laikam ir bijuši grāmatveži. Jo, ja nu citiem laikam balsts ir pacelta bieži, jo bieži grāmatvežu pusē vienmēr bija klusums. Un tāpēc viņi laikam šovakar arī grib uzvesties tā, lai tas klusums vairs nebūtu tāds. Lūdzu. Tavām takām citi ceļi vēl aiz ziliem kalniem slēpjas jaunas tāles, un tām ir jāiet laiks vecā žēl. Es teikšu, mīļo veco priekšsēdētāju, sveicam jūs lielajā jubilejā, un arī jūsu goda dienā es gribu sirsnīgu paldies teikt jūsu mīļajai sieviņai. Es jums vēl uzskatu. Un te viņi tev arī ļoti paldies.
pārstāvjiem, kuri strādā citās kolhoza cūku fermās. Lūdzu. Mēs nākam no cūkoku ģērbības veikt, es pilnvarota rūtīt. Tev Vīgat šodien goda diena. Mēs visi steidzam tevi sveikt. Tev apkārt cilvēku kā siena. Daudz mīļu vārdu grib tie teikt. No iecirkņa, kas cūkas vada, es pilnvarota runu teikt. Pat nezinu, no kura gada tu līdzēji mums darbus veikt. Lai padoms tavs, kad būsi mājās, mūsu cūkopējas notur kājās. Un visās mūsu svētku dienās ar mums tev jābūt sienās vienās. Lai vesels mošs tu Vīgan esi, lai prieku sev un citiem nesi. Un atceries mūsu cūku meitas, kam šovakar skaistas kleitas. Lai gods un slava darbiem taviem, mēs slavinām ar vārdiem saviem. Un labi atpūties, kad būsi, kad vesels stiprs mājās kļūsi. Mēs atkal kopā darbā iesim pa sapulcēm un fermām skriesim. Tāpat sveikt jums šovakar grib arī pārstāvi no buļļu fermām. Lūdzu. Mūsu ilgadīgais priekšsēdētāji Vīgan Ģeizdāni. Mēs Asaras kolhoza lūkopēji vēlam, lai jūsu turpmākās dienas joprojām skan laimei, darbam un garai ilgai dzīvei. Jo 60 tas ir vecums, kad vēl nedrīkst malā stāvēt, kad jāceņē visi prāti, jo daudz kam pāri būs jātiek. 60 tas nav vecums. Lielajā dzīves jubilejā sveicu jūs lūkopēji. Vārds mūsu kolektīva visjaunākajam iecirknim, kurš tikai pavisam nesen iekļāvies kolhoza sastāvā, konfekšu un sulu ceham. Dabā tāds vienkāršs un stūrgalvīgs likums iet gadi. Jā, gadi ir dīvaini. Virstie kā ziednābeles salnā, iekrīt kā zvaigznes mūžības klēpī. Un šķiet, tev vēl sētuvē viņu tik daudz, kā vari skaitīt bez vārds. Vingan, vēlam tev vēl ilgus gadus, daudz saules, laimes un labu veselību, Asaras ceļu ļaudis. Tagad es tā baidos nosaukt konkrēti. Es redzu pensionāru pārstāvjus un visus pārējos. Lūdzu,
No pensionāriem Anna laikam teiks. Vārds arotkomitejas priekšsēdētājs un pārstāvis. Kam šie kalni, kam šīs lejas, kam lielie rudzu lauki, Dievam kalni, laimai lejas, arājam rudzu lauki. Astras kolhoza arotbiedrība saka lielu paldies par jūsu ilgadējo darbu priekšsēdētāja amatā un par jūsu godīgo zemnieka darbu, par ko jūs tagad tik ļoti cienījat cilvēku un arī vienmēr atcerēsies. Grūtie darba gadi pagājuši. Grūtais amats atdots citam. Vārds kolhoza valdes pārstāvim. Ik katram savs ziedēšanas laiks, sniegpulkstenīti un mērķei, un katram savs labprietis nenovēršanas. Un laiks savs sniegam un vērtēji, bet daži vairāk kārt ziedē maka, vai rudens tiem nepienāk? Ak, pienāk, bet saulē nāks tas, sirds nešķiras viņiem no vasaras. Šodien Vīganti ir tava diena. Pagājuši gari, darba un darba klausu gadi, cits priecīgāks, cits skumjāks, cits auglīgāks, cits tukšāks, bet kopumā tie, lai arī kādi nebūtu, tie visi bija tavi gadi. Tavi, tavas dzīves intensīvā darba gadi. Ar rītdienu bija praktiski un ir cauri, es domāju, piespiedu. Tagad viss ir tavās rokās. Es vēlētos izteikt valdes un arī savā vārdā visu to labāko, lai būtībā atpūties, drusku stiprinies, un tad mēs gaidām tevi atpakaļ pie mums. Gadi kā balijas ūdeņi aisti, iemeklot matos ievzietu vismu. Bezgala skaists un trauksmēns ar vien ir tas patiesais cilvēka mūžs. Un vēl te tādu mazu skandālu kastu mēs te gribam dāvināt, jā? Varbūt tās viņu var izmēģināt. Varbūt mums ir tik klusi, ka ir. Tā kā te taisties ar tiem skāpiem, vēl drūmiem ģīmiem. Vai jums var vēl lepoties, vai jums vēl par ko priecāties? Jums taču pasaulē labākā konstitūcija un attīstīgā sabiedriskā iekārta, plašākā valsts suverenākā armija un izglītībai visas durvis vaļā. Tā kā pats nevar dabūt.
putekļu nav, putekļu silcēju nav, mašīna nav, riepa nav, benzina nav, pletīša arī nav, cukuru nav, kafijas nav. Ko jūs te stāsti, vēl tas notiks iemeslu? Aprēc nākam tas koncertu griežamais vaicīs. Lāga koncertu nesat kopš 17. gada. Tas trakākais ir tas, ka nav vairs vīriešu apakšpikšu. Te mums vēl ir. Gods stāsts, tādi sen jau sieviešu nesām. Un tā stāsta, iesakam iepirkt, drīz arī krustus došam uz taloniem no 21 gada vecuma. Tagad lūdzu bišķīt pārkārtosimies, ieņemsim vietas pie galdiem, nu un tad sāksim pamazām šķietināt to Vīganta samokli. Paldies visiem! Nedaudz vārds Vīgantam, bet es domāju, ka mēs šovakar viņu vēl klausīsimies ilgi. Lūdzu. Cienījamie klātesošie, cienījamie darba biedri, cienījamie rajona vadītāji, apvienības vadītāji, visi, kas šovakar šeit piedalāties. Es ceru, ka jūs man atvainosiet, ka 60 gadu man ir pirmo reizi mūžā, un jūs mani tik sirsnīgi un silti sveicāt, ka man patreiz ir kamols kaklā, asaras acīs, un visi tie vārdi, ar ko es jums gribēju pateikties, ir izkūpējuši no galvas. Man liekas, ka es tādu godu nebiju pelnījis. Man liekas, ka jūs visi esat pārcentušies. Nu tā, lai paliek jūsu zināšanai. Vispirms jau gribu visiem pateikt vissirsnīgāko, vislielāko paldies par tiem labajiem, sirsnīgajiem, mīļajiem vārdiem, ko šovakar jūs man teicāt. Gribu sirsnīgi pateikties par tām vēltēm, ko jūs man šovakar pasniedzāt. Dzīve nekad tā gludi nav gājusi. Ir bijuši arī smagi brīži, ir bijuši stresi, ir bijuši konflikti, bet tagad man skatoties no 60 gadu mūža kalna, liekas, ka tas sliktais ir kaut kur pagaisis, aizmirsies, un teikšu godīgi, ne pret vienu no šeit esošiem un neesošiem vēl naida nav. Un es jums visiem šodien ļoti pateicos, ka jūs šī drēgnajā, lietainajā dienā atradāt par iespēju, lai atnāktu un atbrauktu uz šejieni un mani sveiktu. 60 gadi, tas tomēr ar ilgu laiks. Nostrādāt šeit kopā ar jums. Un es esmu laimīgs un pateicīgs, ka mana lielākā apzinīgās dzīves daļa ir pagājuši šeit kopā, strādājot Asaras kolektīvā, jo es strādāju ar labiem, sirsnīgiem cilvēkiem. Varētu varbūt pateikt tikai dažus cilvēkus, ar kuriem bija konflikta situācija, bet domāju, ka saimniecības vadītājs pilnīgi bez tā diez vai var izdzīvot, jo cik cilvēku, tik raksturu, tik uzskatu. Un man izsakot pateicību, arī no savas puses, savukārt gribētos jums visiem novēlēt labu, stipru veselību, nesalūst, nesabrukt arī tik smagos gados, kāds tas ir 1990. gads, kāds ir šis gads. Nav jau tā kā Bībeles leģendā teikts, ka būs 7 ražas un 7 neražas gadi. Bet es no savu 60 gadu skatījumā zinu, ka 5 jeb 7 gados viens ir bijis kaut kur tāds pārmērīgi, slapšs, lauksaimniekiem ļoti grūts, neizdevīgs gads. Tāds gads, kā tas ir šogad. Un man gribētos novēlēt priekšsēdētāju Mērglim, ar jums nenokārt galvu, nenolaist rokas, jo tas kaut kur pāriet, aiziet, bez šaubām grūti būs, bet vajag izturēt priekšsēdētājiem, izturēt specialistiem, izturēt visam kolektīvam, un zemnieks bez ticības
un bez cerības nevar dzīvot un pastāvēt. Vēlreiz jums visiem, kas šeit esat. Un es zinu, ka arī, dažādi apstākļi daudzi nevarēja ierasties visiem. Visiem sirsnīgs paldies un vēlreiz paldies.